Vladimirs Putins drīz zaudēs vissvarīgāko sasniegumu visā savā valdīšanas laikā. 2014. gadā viņš gandrīz bez šāviena ieņēma Krīmu. Tā bija lielākā Putina valdīšanas uzvara, trofeja, kas pasaulē pierādīja, ka Krievija ir atgriezusies kā impērija. Un tagad, 12 gadus vēlāk, tieši šī pati trofeja kļūst par viņa lielāko slazdu. Veids, kā tas notiek, visvairāk biedē Krievijas valdību, jo tas nenotiek ne ar tankiem, ne ar iebrukumu. Tas notiek kā kaut ko tādu, ko Krievija vienkārši nespēja apturēt. Un to var redzēt ļoti konkrētā vietā. Krīma paliek bez degvielas. Sevastopolē, lielākajā pussalas pilsētā, degvielas uzpildes stacijas no rīta atvērās ar ierobežojumiem. 20 litri uz vienu automašīnu. Un dažas dienas vēlāk pat šie 20 litri vairs nebija pieejami. Benzīns vienkārši beidzās. Maija beigās pats Krievijas ieceltais gubernators pilsētā atzina, ka parastais benzīns ir beidzies. Abi visbiežāk izmantotie veidi vienkārši pazuda no sūkņiem. Zemē, kur Krievija sagrāba kā trofeju pirms vairāk nekā 10 gadiem, cilvēki sāk stāvēt rindās pēc degvielas, kas vairs netiek piegādāta. Un te ir viena svarīga detaļa. Iemesls nav iebrukums. Neviens Ukrainas tanks nav šķērsojis Krimas robežu. Neviens karavīrs tur nav kāpis. Tas, kas nosmacē pussalu, ir kaut kas daudz grūtāk atrisināms. Un daudz gudrāks. Jo Ukraina atrada veidu, kā atgūt Krimu, neiebrūkot tajā. Un Krievija pirmo reizi 12 gadu laikā nespēja to apturēt. Lai tu saprastu, cik tas ir nozīmīgi, tev jāatcerās, ko Krīma nozīmē. Kad Vladimirs Putins 2014. gadā ieņēma pussalu, viņš to uzskatīja par savas valdības dārgakmeni. Tā bija pierādījums tam, ka Krievija ir atgriezusies kā impērija. Un kad īstā invāzija sākās 2022. gadā, Krīma kļuva par visu notikumu centru. Tieši no turienes devās karaspēks, raķetes, bumbvedēji, kas uzbruka Ukrainas dienvidiem. Gadiem ilgi tā bija neaizskarama – cietoksnis. Bet katram cietoksnim ir vājā vieta. Un Krīmas vājā vieta vienmēr ir bijusi viena un tā pati. Tā ir gandrīz kā sala. Viss, kas tur Krievu karavīrus tur. Degviela, munīcija, rezerves daļas, ēdiens. Viss ir jānogādā no ārpuses. Un bija tikai 3 ceļi, pa kuriem tas varēja nokļūt. 3 artērijas. Pirmā ir pasaulē slavenākā – Kerčas tilts. Kad tas tika atklāts 2018. gadā, tas bija Putina personīgais lepnums. 19 km betona, kas savieno Krieviju tieši ar pussalu, garākais tilts Eiropā. Viņš pat pats pie stūres vadīja kravas automašīnu atklāšanas laikā, lai kamera to redzētu. Tas bija iekarojuma simbols, ko neviens vairs nespējas atņemt. Taču Ukraina to izjauca pamazām. Pirmais lielais sprādziens 2022. gada oktobrī sagrāva daļu no ceļa. 2023. gada jūlijā jūras droni, bezpilota laivas, kas bija piekrautas ar sprāgstvielām, trāpīja balstiem. Un bojājumi nebija tikai konstrukcijā, tikai iedragāta arī uzticība. Pat tad, kad tilts vēl stāv kājās, Krievi sāka baidīties to izmantot. Šodien satelīta attēli, kuras analizējas Ukrainas izlūkošanas aģentūra, parāda ko atklājošu. No šī gada februāra līdz aprīlim pa tiltu neviens Krievijas militārais kravas vilciens nav braucis. Neviens. Satiksme samazinājās līdz dažiem pasažieru vilcieniem un vienam parastam kravas vilcienam dienā. Tas nozīmē, ka pati Krievija pārstāja uzticēties savam tiltam, lai pārvietotu kara tehniku. Komandieri izvairās vest smago bruņu tehniku pa šo vietu, baidoties, ka jau bojātā konstrukcija varētu sabrukt. Vai arī, ka jauns uzbrukums visu nogāzīs vienā reizē. Iekarojuma simbols ir kļuvis par vietu, kur vairs neviens nevēlas izmantot. Tātad palika 2 ceļi. Un tieši šeit stāsts sāk pātrināties. Otrais ceļš bija prāmji. Dzelzceļa prāmi, kas šķērsoja Kerčas šaurumu. Tie pārvadāja to, ko tilts vairs nevarēja pārvadāt. Tie bija milzīgi kuģi. Lielākais no tiem, Slavjanins, bija 150 metrus garš.
un tas pārvadāja veselas vilciena vagonu sastāvus pilnus ar degvielu un munīciju no viena krasta uz otru. Tā bija klusā alternatīva. Tad Ukraina sāka medīt šos prāmjus. Vienu pēc otras. Vispirms Avangard martā, un pēc tam 6. aprīļa rītausmā pēdējo no tām. Ukrainas militārais izlūkdienests nosūtīja dronus pret Slavjāniem un publicēja termiskos attēlus. Kuģis deg jūras vidū. Līdz ar to tika iznīcināta otrā artērija. Krievija tikko bija zaudējusi iespēju pārvadāt smagas kravas uz Krimu pa jūru. Paskaties, kas notika! Ar katru zaudēto ceļu Krievija kļuva arvien apkarīgāka no tā, kas vēl bija palicis. Un tas, kas tagad bija palicis, bija tikai viens ceļš. Pēdējā artērija bija pa sauszemi. Šoseja, kas šķērso visu okupēto Ukrainas dienvidu daļu. Tā nāk no Krievijas, no pilsētas, ko sauc par Rostovu, un ved uz Krimu, šķērsojot Mariupoli, Berdiansku un Melitopoli. Krievijas kartē viņi tāpat ir devuši jaunu nosaukumu. Jaunkrievijas ceļš. Un gadiem ilgi šis ceļš darbojās. Tā bija gara, atradās tālu no frontes līnijas, un kas vissvarīgākais, tā bija ārpus Ukrainas dronu darbības zonas. Tanki, degviela, karavīri, viss tur pārvietojās ar zināmu drošību. Tā bija Krimas glābšanas salmiņš. Un tieši šeit viss mainās, jo šis ceļš vairs nebija ārpus darbības rādiosa. Ir vērts uz mirkli apstāties šeit, jo šī ir visas stāsta sirds. Gandrīz visu karu Ukrainas droni bija īsa darbības rādiosa. Slavenie FPV, tie uzbrukuma droni, kurus jūs redzat video, trāpīja mērķiem apmēram 20 km attālumā no frontes līnijas. Un šoseja atradās vairāk nekā 100 km attālumā. Pārāk tālu. Bet Ukraina ne tikai iemācījās karot ar droniem. Viņa sāka to pārvaldīt. Parādījās jauni modeļi ar vidēju un lielu darbības rādiosu. Viens no tiem sauc par Hornetu, izmanto mākslīgo intelektu, lai atrastu mērķi, un sasniedz apmēram 150 km. Un tie, kuriem ir liels darbības rādijus, FP1 un FP2, sasniedz 200 km. Pēkšņi ceļš, kas agrāk bija drošs, kļuva par visbīstamāko vietu visos okupētajos dienvidos. Un tas nebija nejauši. Māja beigās Ukraina nosauca to, ko tā slepenībā jau bija darījusi. Krievijas loģistikas bloķēšanas programma, kurā $113 miljonu tika ieguldīti labākajās dronu komandās. Pēc Ukrainas aizsardzības ministra teiktā, mērķis bija noslāpēt Krievijas aizmuguri. Nevis stāties armijai pretī tiešā kaujā. Nogriezt to, kas baro šo armiju. Un skaitlis, ko viņš nosauca, ir iespaidīgs. Pēc ministra teiktā, Ukraina ar šiem vidēji darbības rādījus uzbrukumiem ir 4-kāršojusi Krievijas kravas automašīnu noliktavu un konvoju iznīcināšanu. Un rezultātu paši Krievi ir nosaukuši. Viņi to sauc par nāves ceļu. Krievijas militārie blogeri, cilvēki, kuri atbalsta Krieviju, sāka publicēt attēlus ar sadegušiem kravas automobīļiem gar šoseju. Viens no viņiem salīdzināja to ar Afganistānas ceļiem 80. gados. Transporta līdzekļu vraki izkaisīti gar ceļa malu. Cits uzrakstīja, ka šis posms vairs nav aizmugures zona. Un redziet, to nesaka Ukraina. Tā ir Krievijas puse panikā, kas apraksta savu sabrukumu. Un tagad apvienojiet to visu ar to attēlu no sākuma. Degvielas uzpildes stacijas bez benzīna Sevastopolē. Kad tu vienlaikus pārdvies 3 artērijas, Krīma pārstāja saņemt. Un tie, kas tur atrodas, to izjūt uzreiz. Degviela, kas netiek piegādāta. Tas ir karaspēks, kas nevirzās uz priekšu. Tas ir bruņu mašīna, kas paliek uz vietas. Un tas parādās kaujas laukā. Pēc Ukrainas aizsardzības ministra teiktā, cena, ko Krievija maksā par katru kilometru, ko tā mēģina ieņemt, ir strauji pieaugusi. Oktobrī tie bija 67 karavīri, kas zaudēti par katru kilometru. Aprīlī 179. Bez apgādes katrs metrs maksā dārgāk. Un tas neaprobežojas tikai ar militāristiem. Pilsētā benzīns sāk pietrūkt pat parastajām automašīnām. Rinda pie degvielas uzpildes stacijas nekustas. Šis nosprostojums vairs nav tikai militāra teorija. Tas ir kļuvis par problēmu pie degvielas sūkņa.
Un ja tev šķiet, ka šis kara veids ir aizraujošs, abonē kanālu, jo tieši tā mēs katru nedēļu analizējam katru šī kara gājienu. Bet vēl trūkst vissvarīgākās daļas. Un tā ir apkopota vienā jautājumā. Galu galā, kāpēc Krievija vienkārši to neatrisina? Un atbilde uz šo jautājumu ir atklājoša. Jo pastāv zināma aizsardzība pret droniem. Ukraina pati to izmanto, un tas darbojas. Tās ir tīkla barjeras. Milzīgi tīkli, dažreiz izgatavot no izstiepta zvejas tīkla, kas nostiprināts uz koka stabiem un pārklāja ceļu kā tunelis. Tās aiztur dronu pirms tas trāpa zemāk esošajiem transporta līdzekļiem. Vienā posmā pēc tam, kad Ukraina uzstādīja šos tīklus, neviens Krievijas drons netika cauri. Tas darbojas tik labi, ka Ukraina ar tiem sedz 1000 kilometru ceļu. Tātad jautājums ir acīm redzams. Kāpēc Krievija nesedz Krimas ceļu tādā pašā veidā? Un tieši šeit parādās tas, cik lielā bedrē Krievija ir iekūlusies. Krievijas blogeri jau nedēļām ilgi lūdz pēc šiem tīkliem. Viņi lūdz tīklus, lūdz elektronisko karadarbību, lūdz aizsardzību. Un līdz šim gandrīz nekas nav parādījies. Okupētā reģiona gubernators pat parakstīja dekrētu. Bet dekrēts aizliedz tikai civilajiem kravas automobīļiem pārvietoties. Un militārie tāpat palika pakļauti riskam. Ar valdību saistīts Krievu blogeris sūdzējās, ka tas tikai atvieglo Ukraiņu dronu darbu, jo tagad tiem pat nevajadzēja šķirot, kas ir civilais un kas ir militārais. Tātad ir divi varianti. Vai nu Krievija vairs nespēja aizsardzību nogādāt līdz šosejai, jo tieši tā loģistika, kas nogādātu tīklus, tiek iznīcināta. Vai arī tā jau klusībā ir nolēmusi, ka Krīma vairs nav prioritāte. Un jebkura no šīm divām atbildēm ir graujoša Putiņam. Viena saka, ka viņš to nespēja. Otra saka, ka viņš ir atteicies. Un kamēr Krievija stostās, Ukraina jau dodas uz nākamo posmu. Samazinoties piegādēm, pussalas pretgaisa aizsardzības sistēmas tiek iznīcinātas bez aizstāšanas. Un tie nav lēti sistēmas. Ukraina jau ir trāpījusi Krimā S-300 un S-400 baterijām, Krievijas modernākajām pretgaisa aizsardzības sistēmām. Katra no tām spēja aptvert 100 kilometru lielu gaisa telpu. Tika trāpīts arī NEBO-U radiolokatoriem, Pancir sistēmai Belbekas lidlaukā un pat MiG-31 iznīcinātājiem uz zemes. Vācu analīze aprēķināja, ka tikai no marta līdz maijam Ukraina iznīcināja 37 Krievijas pretgaisa aizsardzības, radiolokācijas un radioelektroniskās cīņas sistēmas. Vairāk nekā 2 reizes vairāk nekā bija iznīcināts iepriekšējos mēnešos. Ukrainas jūras spēki paziņoja, ka Krievijas Melnās jūras flote gandrīz nemaz neiziet jūrā. Un katra iznīcinātā aizsardzības sistēma atver vēl lielāku plaisu nākamajam uzbrukumam. Krīma, kas gadiem ilgi šāva uz visu, kas tuvojās, pēc ukraiņu analītiķa vārdiem, ir kļuvusi par vieglu mērķi. Un Krievijai pat ir plāns, kā no tā izvairīties. Viņa steigā būvē jaunu, gandrīz 700 km garu dzelzceļu, kas savieno Rostovu ar okupētajām pilsētām, piemēram, Melitopoli, pa ceļu, kas atrodas tālāk no piekrastes. Ideja ir izveidot jaunu, labāk aizsargātu apgādes ceļu. Problēma ir laiks. Šī dzelzceļa izbūve prasīs mēnešus, un aplenkums kļūst ciešāks jau tagad. Un tieši tāpēc šī stāsta galvenā doma ir tikpat vienkārša, cik nežēlīga. Krīma nekritīs tanku uzbrukumā. Tā kļūs pārāk dārga, lai to noturētu. Tā tiks nosmacēta, līdz tās noturēšana maksās vairāk, nekā tā ir vērta. Un padomā, ko tas nozīmē pārējai karam? Uzsala, kas apgādāja visu Krievijas ofensīvu dienvidos, tagad patērē resursus, nevis tos piegādā. Trofeja ir kļuvusi par nastu, bāze ir kļuvusi par slazdu. Un visā šajā ir gandrīz ironija. Putins ieņēma Krimu 2014. gadā gandrīz bez nevienas šāviena. Tā bija ātra, precīza operācija, kuru pasaule ilgi nesaprata. 12 gadus vēlāk tā var tikt zaudēta tieši tādā pašā veidā. Bez iebrukuma, bez lielas kaujas.
tikai lēns un pastāvīgs spiediens no tiem, kuri ir nogriezuši visus ceļus apakaļ. Tas, kas šķita kā iekarojums uz visiem laikiem, izrādījās trausls. Un iespējams, tā ir visneērtākā šīs kara mācība. Ikvienam, kurš domā, ka teritorijas iekarošana nozīmē to paturēt uz visiem laikiem. Un tas joprojām notiek. Katru nedēļu aplenkums kļūst arvien stingrāks. Šis stāsts vēl nebūtu nav beidzies. Un tieši tāpēc ir vērts būt tai tuvumā. Abonē kanālu, jo mēs sekosim katram šī kritiena solim, un vēl daudz kas interesants ir priekšā. Tad jautājums tev, vai Krīma atkal kļūs par Ukrainas daļu? Vai arī Krievija vēl spēs noturēties? Kāds ir tavs minējums? Ieraksti komentāros. Uz tikšanos nākamajā video.